Nekad šo darbu neesmu darījusi. Domāju, ka katram tas būtu, vai ne vismaz reiz dzīvē jāizmēģina, ar ko ir jāsāk. Noteikti vajadzētu sākt ar to, kad pārbaudīt, vai tas rezervas ritenis tur ir. Mēdz būt tā, ka par viņu cilvēku nedomā, viņi tur nemazām nav. Nākošais, vai viņai ir arī gaiss kaut cik mazliet iekšā. Iesākumā varat vienkārši paņemt ar roku, paprovēt, jā. Un šeit kaut kas ir no gaisa iekšā. Nu, tad varam skrūvēt vaļā, ņemt ārā viņu. Šitais? Jā. Fiksācijas dažādas mēdz būt. Nu, kaut kā līdz ar... Nākošais, ko mums vajadzētu droši vien pārliecināties, vai mums ir donkrats, vai mums ir riteņa atslēga. Labi. Šitā ir tā atslēga, ja? Pēc tās viņa izskatās. Šī ir vestīta, kur uz ceļa arī būtu nepieciešams uzvilkt. Un šeit apakšā jums ir noslēpies tas, kas saucās donkratu. Šīs labas lietas arī, ja? Jā, šīs jums noteikti noderēs. Nobloķēt riteni, lai viņi neripo uz apakaļ mašīnu. Nu, šo mēs tā kā būtu tikuši skaidrībā. Mums ir principā viss nepieciešamais, lai to darbiņu izdarītu. Šos tagad mēs varam palikt zem viena priekšējā riteņa un zem viena aizmugurējā. Pa diagonāli vēlams viņus likt. Vienu mēs paliekam priekšā, lai uz priekšu neripo. Otru mēs bet tas droši vien arī ir jāskatās, kādā reljefā atrodas. Jā, kādā slīpumā stāv mašīna, to noteikti vajadzētu pastīties, bet, nu, ja viņi būs pie viena priekšējā un aizmugurējā riteņa, tad īsti nekur viņi aizkustēties nevar. Nu, tagad sāksies tas mazliet netīrākais darbiņš. Vajadzētu noņemt to diska dekoratīvo uzliku, lai mēs redzētu skrūvas. Tā. Sāks matemātikas uzdevums, ja? Tas ir ne tik daudz matemātika kā fiskultūra. Vienkārši raut nost? Vienkārši raujam nost uz sevi. Es neko nevaru sabalst? Nē. Varbūt palīdzēšu mazliet. Es šitā te arī paliktu līdz vakaram. Tad mēs varam... Opā, cik vienkārši. Ko es darīju nepareizi? Spēku pamaz, ja? Mazliet fiskultūru vairāk. Tad tagad pirms mēs paceļam augšā automašīnu, vajadzētu atlaist tās skrūvītes vaļā. Vienkārši. Kāpēc pirms tam? Tāpēc, lai mašīna nekustētos un tikko ritens būs piepacelts augšā, viņš griezīsies, jums būs grūti to izdarīt. Okay. Uz kuru pusi arī? Oi, nav. Tagad mēs griežam ciet. Tagad būtu vaļā tā kā pareizi. Jā. Lai to uzdevumu atvieglotu, varam darīt mazliet savādāk. Nē, man sanāca. Viss. Atlaidām, viss vairāk nevajag pilnībā neskrūvējam ārā, jo tam ritenim jāpaliek pieskrūvētam. Tā, lai vienkārši bišķītiņš ir vaļā un viss. Var droši uzlikt viņu šādā te veidā. Un kāja. Un uzkāpiet tā kāja. Tā būs vienkārši. Un tā viss pārējās. Un pietiek tikai tādu jā, mazu tagad griezi. ņemam nost. Nu, zini. Jā, nu vajag pārbaudīt, vai tā atslēga tiešām virsū, lai tad, kad jūs kāpjat, lai nesanāk tā, kad, nu, salauž, ja? Nokrītat jūs un, nu, šeit viņa līdz galam nav, viņa līdz pusē ir tagad. Nu! Burvīgi. Vēl viena palika. Tagad mums vajadzētu saprast šo te instrumentu. Tā, pagaidis izdomāšu. Strādā viņš tā, kad šo griežam, un viņš ceļ uz augšu. Dankrat mēs būtu dažādi hidroliskie vai skrūvējumie, šis dotajā momentā ir skrūvējumais. Tātad viņš būs ar kaut ko jāgriež. Šitais droši vien uz zemes? Jā, to liekam uz zemes. Automašīnai apakšā. Liekam tā, kā paredzēts ir pušģipiņam. Tur ir atsevišķs stiprinājums viņam. Tas āķītis? Un šitā vieta, ja? Tur? Jā. Nu, tagad tā kā viņš būtu nolikts, viņu vajadzētu pagriezt augšā. Nu, var darīt, jā. Šādā veidā. Tas būs diezgan pailgs process.
Bet šeit tad spēkam vairs nav. Šeit nav tik būtiski. Vai pamēģināt? Un vienkārši ar rokām. Nu, tad diezgan daudz būs putriņu jāēd. Un cik ilgi tā, kamēr līdz pašai? Kamēr paceļam augšā. Tas tāds vispār drošs process? Nu, nezinu, tur nevar nekas lūst, krist un... Uzmanīties vienmēr vajag, jo nevienmēr tās vietas, kur jūs uzliekat to damkratu, ir arī tādā stāvoklī, kā gribētos. Viņas mēdz arī aprūsēt, jums tam mēdz būt arī ielocītas, uz kaut kādiem bortiem uzbrauktas, piespiestas. Tur jebkurā gadījumā uzmanīties būtu nepieciešams. Jā, un kaut kur, nezinu, rokas bāzt apakšā ar droši. Nebūtu noteikti vēlams. Būtībā pat nevajag līdz galam tik daudz, ka es varu vienkārši ar to ratu operēt, ja? Nu, ir tā, ka viņš bez gaisa būs noteikti zemāk tā vieta un diezgan augsti būs jāceļ, jo tas rezerves ritenis ir lielāka izmēra, pateicoties tam, ka riepā ir spiediens iekšā. Jā. Un tagad jau rats būtu tā kā atbrīvots pats. Ja mēs viņu tagad noņemsim nostrakt, varam redzēt, mēs viņu noņemt, mēs viņu varēsim. Varbūt iedod atslēgu, lai ir skaidrs, kāpēc tas tā būtu jādara. Nu, cimdiņas, protams, ir vēlams turēt mašīnā šādās situācijās. Jā. Viņi nodara. Tas jau ir tikai sākums droši vien. Reku mums šeit ir tagad ritenis, viņš ir bez gaisa. Bet ja mēs paņemsim to, tad virsū neuzies. Tad mēs redzam, ka mums ir jāceļ stipri augstāk, jo centrs galīgi ir zema. Nu tad dod to atslēgu. Skrūvējam tālāk. Vēl viens tās mazs padoms ir, ko iesaku citreiz izmantot šitādās situācijās. Palaidīs bišķiņ, palikt šo riteni apakšā. Šādā veidā. Jo, ja nu kaut kas tomēr notiekās to dankratu vai stiprinājumu vietu, viņš nokritīs zemāk tas auto, bet viņš nenokritīs pilnībā. Viņš paliks uz riteņa diska. Tas pasargās gan jūsu rokas, gan arī pēc tam ir ērtāk pacelt no jauna. Laikam vēl vajag, jā. Vēl tur krietni. Diezgan. Jārā ir lietus vējš. Tad diezkas patīkams nav. Šāda procedūra. Mašīnas svilpulga ar muguru. Tas skaitās, ka ir tagad. Nu, vēl mazliet paceļam augšā, lai varam brīvi pagriezt riteni, lai mēs varam trāpīt par skrūvu vietām. Nu, viss, mēs esam trāpījuši pretī skrūvi caurumiem un tagad pa vienai skrūvītei. Un vēlamies ir likt nevis šādā versijā, arī uz pievilkšanu, ja? Labāk likt pa diagonāli viņus. Un nākošo. Nu, pēc tam ar atslēgu velkot neaizmirsīsies, ka vajag pa diagonāli. Tas ir, lai viņš vienmērīgāk pievelkās ritenis. Tā. Nu viss un pievelkam. Tagad paņemam ar atslēgu. Arī tādā pašā secībā tad. Jā. Sanāk. Nu, tā ļoti spēcīgi neejams mašīnu uz dankrotu. Tagad pievelkam tā, lai ar jūtām, lai mašīnu neizkustinātu. Bet no diži jau tur nekas atskrūvēties, tā it kā nevar. Nevajadzētu. Nevajadzētu. Ļoti labi, tagad varam laist viņu lejā. Šito, ja? Jā. Šitais vispirms jāizņem ārā, ja? Pavākam to ārā. Un tad uz pretējo pusi. Bet cik tālu tā kā atdurās rats vai? Tā, ka viņš atdurās pie zemes, ka viņu vairs nevar pagriezt. Uz šito pusi grūtāk iet. Ja ir skolotājs blakus, tad nemaz tik sarežģīti neliekas, jā. Bet ja būtu vienam pašam, tad būtu
Bišķiņ jāpadomā iepriekš, ko dara. Var droši arī līdz lejai laist, jā, jo Vispār visu? Ir priekšā atdurs, aizmugurē atdurs, jums ir ievietots ātrumā viņu un ir arī stāvbremze. Tad viss līdz lejai tā, lai var ņemt ārā. Diezgan stingri pievilkt, tāpatās jau ar roku, tā kā tagad var laist lejā un pēc tam pārvilkt skrūves. Spēku vairs daudz nav. Nu, vēl pāris reizes tā izdarīt un tad jau tas ir ātrāk. Vajadzētu arī vēlreiz pārliecināties par to, ka viss tās skrūves ir pievilkts. Uz kuru pusi bija tagad? Tā kā ciest griezt, jā. Uz to? Jā. Labi. Tas visām mašīnām vienāds, jā? Jā. Nu tad pēdējais. Nu, tad tas saucās tik, cik pašai ir iekšās, to var paņemt un izdarīt. Galvenais braukt uz 80 km/h. Jā, un dodaties uz servisu remontēt arī. Super.